Mani sauc Kristīne Žukauska. Man ir 39 gadi, esmu no Bauskas. Aiz Bauskas ir 10 kilometri. Es dzīvoju pie mammas visus šitos gadus. Pie mammas es nebiju pastāvīgi. Visu laiku mammai vajadzēja palīdzēt. Te ieguvušās zināšanas, un tad tieši pastāvīgo dzīvi ar savu vīru. Un tās, ko vajadzēs. Man gāja grūti rakstīšanā un rēķināšanā. To budžeta rēķināšanā, lai es varētu sarēķināt budžetu, kur to naudiņu likt. Es iemācījos taisīt pati rosolu un frikadēļu zupu. Es nemācēju, visu laiku mamma taisīja tās zupas. Es eju uz nodarbībām darba dienās no 10 līdz 4. Es izšuju mani mīļākie darbi. Es skolas laikā izšuvu, un arī man patīk tamborēt. Un es šeit arī iepazinos ar savu vīru. Šita notiek visādas nodarbības. Mēs taisam uz Valentīna dienas sirsniņas. Tad arī, kad ir pavasars, tad mēs pavasara dekorus taisam. Un citi arī kaut kādas dāvanas taisa, tam pansionātam. Un arī uz tirdziņu mēs tirgojam visādas lietiņas. Man sauc Sergejs Kavaļenoks, man ir 45 gadi, 76. gadā dzimis. Un tad es ļoti smagi man gāja tas, tādiem bērnība. Skolu es nebiju, māte jau man nav, jau pameta, mēs ir 2 brāļi. Katru otrdienu nāku uz Laipas dienas centra mācīties. Lasīt, rakstīt, mācos, ko es nav ieguvis skolā, nebiju. Un tā es te nāku katru otrdienu. Es iemācījos tagad jau bišķiņ lasīt, iemācījos rakstīt no datora, iemācījos. Un vēl tās prakses ir jāiemācās. Vēl visa nav, bet lielāko daļu jau iet uz priekšu. Es iemācījos kartupeļus cept ar gaļu, tad makaronus uzvāru, tad briešu gaļus uzvārīju, lai ritīga, un tad ar mēcīti uztaisu. Un ar makaronu ar oliņu sataisu un uztaisu. Es iemācījos Laipā. Mūzika bija, katru otrdienu man bija tā taisīšana, un tad es iemācījos šeit, ka es dzīvoju gadu. Un tad es iemācījos taisīt, ēst. Gadu nodzīvoju, un no gada es tagad pats pastāvīgi dzīvoju. Un man labi iet. Es pats taisu, visu gatavoju, visu protu. Mani sauc Inga. Man ir 50 gadi tagad būs vasarā. Ļoti ilgi es nodzīvoju pansionātā un tagad nonācu šeit. Daudz ko iemācos, tā kā uz patstāvīgu dzīvi. Jā. Un tā budžetu skaitīt, arī naudu. Mēs pārdodam. Un šitās ziepes kādreiz balerīnai bija, aizgāja arī tām mazajām. Un es viņas arī pakoju, tās ziepes. Ar visām tām te uzlīmtām arī, lai zina, no kurienes nāk, kad nopērk tās ziepes arī. Man tas darbs arī patīk. Es vēl gribētu iemācīties sveces lietu. Vismaz es naudu varēšu pelnīt par to. Mani sauc Aigars. Man ir pilni 39 gadi. Šeit darbojamies gan ar kartonu, gan ar koku. Ir darbošanās ar slīpmašīnu. Piemēram, to pašu naglu kaut vai skrūvi iedzīt, un tādas lietas ir dažādi darbiņi, kas mums tiek dot. Taisam puķu dobes un plauktus un no kartona dažādas izstrādājumus, kur dokumentu mapītes, piemēram, tādas lietas. Šeit mums, piemēram, ir ar elektrisko zāģu darbošanās, tad mums ir ar slīpmašīnu un tādas lietas. Tāda arī tā doma ir šeit.
apgūt dažādas lietas un iegūt dažādas iemaņas, kas palīdzētu arī turpmākajā dzīvē. Mani sauc Natālija. Mācāmies mēs pastāvīgi dzīvot. Šitā visi mēs. Un es arī mācos. Tā es daudz iestādē nodzīvoju. Es nezinu, cik gadu tur es nodzīvoju. Bērnām līdz 18 gadiem. No 18 gadiem man veda uz Iecavu. 5 pansionāti bija mums sākuma. Smiltaini. Un uz valsti. Es dzīvoju tur uz valsta. Visu. Tur man maksāja, atmaksāja. Visu. Šitien es mācos rakstīt, lasīt. Savu dzīvu sāku taisīt. Tā es tikai turies savā iestādē nemācījās. Tikai strādāju. Mums tāda skola nebija man. Ka es bērnam arī biju vidus. Bērnamā Talvas rajonā. Arī nebija. Arī tur es strādāju. Govas, cūkas bija. Lauki 5 gabali mums bija. Un tāpēc es ar to visu strādāju tikai. Skolā negāju. Te bišķi savādāk klusi mierīgi, te var gulēt, te nebļauj. Tur troksnis bija, tur bļaustās 5, 4 celās augšā. Nav miera, nav. Kad es atbraucu, man bija tumbačka un gulta bija, un viss bija. Un virtuve bija, un viss, kad es atbraucu. Tā es sakarēju naudiņu, tad sāka ar darbinieci plānot visu pirkt pa Jelgavu. Braukt pa lieliem pilsētiem, un tur es visu pirka. Un atvedā ar mašīnu man visu. Un samaksājis. Es pirmā nopirka dīvānu, pēc tam es nopirka televizoru, un pēc tam šitos te viss. Mācos teis. Galdiņš man ir labs. Man zēns palīdzēja saskrūvēt, kā atveda visu. Un tad es sēžu un mācos. Man tagad jāliek kopā burtus ir. Rakstīt es māku. Jā, un vēl bišķi jāpamācās rakstīt diezgan vēl jāpamācās diezgan labi. Jāpamācās. Kopā un telefonu es mācos ar pirkstiņiem. Man arī telefoni ar pirkstiņiem iemācījies. Viens otru vēl jāmācās rakstīt man pa telefonu. Izziņas sūtīt draudzenēm, viss. Zvanīt māku un to skatīties visus tos WhatsAppu, jā. Tikai izziņas man jāmācās rakstīt pa telefonu, to es iemācīšos. Mums ir kas apmāca. Pa dzīvoklītes arī te maksāju pati. Produktus pērku šitien veikalā. Smēķīšus pērku arī dārgus, tad drīz jau būs jāmet malā. Dārgi viss paliek. Ilgi gaidījies un sagaidīju. Un atbrauc te. Labu dušu. Selgavā esmu dzimusi. Tuvāk tepat laikam. Negribas nekur tālu doties. Būs pierādis tev, būs iemācījusies augstu. Izmācījusies. Un tad tālāk iet savu dzīvi, kā citi darbinieki mūsē dzīvo. Es domāju, ka baili nebūs. Es lieku visu bumbu lielo. Es domāju, nebūs baili. Nē. Jā, būs labi man.